Flokšs ir augusta sākuma viens no krāšņākajiem ziedošajiem augiem. Bet bez flokšiem šī raidījumā mēs vairāk parunāsim par hortenzijām. Un mēs esam pie vara atbraukuši. Man vienmēr patīk atbraukt pie vara, un īpaši hortenziju ziedēšanas laikā. Es jau redzu, ka kustās tur tie zari, un tur arī ir pats varis. Tev skarainā hortenzija neliek mieru šī saulainajā dienā. Tā ir viena no pirmajām hortenzijām, ko Latvijā varbūt kultivē no skarainām hortenzijām. Tā ir grande flora. Tas varētu būt daudziem jau mājās, vai ne? Tas bija tā, ka visbiežāk stādītāji. Un šobrīd ir Latvijā ienākuši tik daudz jaunas māsiņas un brālīši hortenzijām, kad to šķirņu bagātība pār pa 30 jau ir. Tas spektrs, kāds ir, ko mēs no hortenzijām vispār gaidām? Zieds pats maina krāsu, hortenzija ir interesanti. Piemēram, tāda šķirnīte, kas ir tagad ļoti populāra Latvijā, Vanilla Freis, viņai baltā krāsa ir ļoti spilgti balta, tāda gaiša, un tas pēckrāsa ir ļoti spilgti ir rozā, līdz pat sarkanam, tādam purpurīgam rozā, un tāda viena ļoti iecienīta. Bet vienīgais tas sliktums, ka tie zari ļoti tādi trausli, un nokarājās tie ziedu balvas, bet tā krāsiņā viena no tādām fascinējošajām. Bet, ja runā par tām spilgtākām krāsām, teiksim, vēl augumā, Sandy Freis, kas ir būtībā jauns selekcijas variants, kurā arī ir rozā tonīts, bet ir neliela auguma, sasniedz apmēram 1,20 m, varbūt maksimums 1,50 m, ļoti bagātīgi ziedi, un ziedu balvas vēl blīvāks, bet ziedi kāti ļoti stipri. Salīdzinoši. Nav redzēts, ka arī pēc lietas viņi būtu sagāzusies. Ir jauna šķirne. Early sensation, jā. Early sensation. Bulk, otrs vārnīgs viņai. Balti ziedi, mazliet nopaļotāks nekā tas ir parasti skarainām. Nopaļotāks tas ziedbalvas. Viņai nosaukums arī early sensation, agrā sensācija. Tad skatītāji grib atcerēties, viņam agrā sensāciju viņi var prasīt. Viņi dārzos ļoti labi iederēsies, jo viņi pirmā tāda ļoti spēcīga parādās, tās iedēšanas efekts ļoti labs. Un pēc ir pārvēršās tādā krietni tādā rozīgā tonī, un tas tikai sākums, būtībā pēc 2 nedēļām visi būs rozā tonītī. Man mīļākais tas ir Fantoms. Būtībā viņa ir tas pats zarganais tonīts sākumā, pēc tam balts, un viņš ir ziedlapiņas ir tā kā atdalīts viena no otra. To var redzēt droši vien kamerā arī. Un tad, kad viņas pilnā ziedā, tad viņi tā kā caurspīdīgi izskatās. Ļoti eleganti. Un ziedbalva, jūs redzat 40, gan arī 40 cm. Gigants Fantoms. Gigants, jā. Tur arī 50 jau krūms. Viņš pārsniedz arī pat Edgara augumu, jau kaut kur pēc 3 metriem. Pārsniedz Edgara augumu. Jā, tā ir viena no tādām ļoti pasakainām šķirnītēm. Fantoms tiem, kuriem netraucēs zaļganais hortenziju ziedā, bet ja gribās baltu, klasisku hortenziju ziedu, tad ņemam sudraba dolāru, silveru dolāru un būs pēc apjoma līdzīgs cers. Grētstāri ir lielā zvaigzne, jā. Viņi arī šīs atsevišķas ziedlapiņas ir ļoti lielas un augumā. Super liels. No hortenzijām man liekas lielākas, ko es tā, ja bija kādai. Ļoti līdzīgi ir tagad jauna šķirne Levāna. Levāna ir salīdzinoši izauga apmēram 2,5–3 metru augstumā, Levāna izaug 5 metri. Un, teiksim, ja mēs tā ziedus salīdzinātu, viņi praktiski neatšķirās. Viņi ļoti līdzīgi Levānai, bet šī Grētstāri ir, viņi tāds savdabīgi. Tāds 5–6 centimetri viens zieds. Vienīgais, ka nebūs šīs pēckrāsas, ne rozā, ne viņas vienkārši tā lēnām beidzās, jā, izdziest, bet tās zvaigznes, bet nav šīs skaistās pēckrāsas. Tāds šedevrs, kas visiem ļoti patīk, kokveida hortenzija, Pink Annabelle, jeb Incredible Spirit, tāda šķirnīte. Viņa ir rozā, viņa plaukstot rozā, sasniedz augumu apmēram metru, varbūt pat 1,50 m. Sākumā ļoti lēni attīstās, dzinumi ļoti maziņi, bet tas rozā tons ir iepatīcies ļoti daudziem. Cilvēki grib tenīs hortenzijās rozā. Kanādā ir selekcionēta ļoti skaista šķirne Bobo. Viņa neliela auguma, kaut kāda 80 cm izaug, zieds pie zieda. Vienkārši lapu gan arī nav iespējams ieraudzīt lapas. Tā ir viena no tādām mazdārziņu kultūrām, kur varētu ļoti labi
arī pilsētas stādījumos, grupas stādījumos. Stingra vāle. Stingra vāle, ļoti blīva, un viņam pēckrāsa tāda saudabīga, es pat nezinu, vai tas ir rozā, bet tāda saudabīga pēckrāsa ir. Un no tādām interesantām, bet ne tik baltām, ir Little Lime. Tas tiem, kuriem gribās tad zaļos toņos ieturēt dārzu, vai ne, ka mums tur ir skūļi. Ļoti izceļ arī tās spiltās puķis, ja šis zaļais tons, viņi ļoti bagātīgi zied, augums ir neliels, apmēram varētu sasniegt arī līdz metram, pagaidām mums lielākie ir apmēram kaut 60 centimetri, bet zied ļoti bagātīgi, tas zaļganais tons no paša sākuma līdz beigām, un pēc tam pāriet uz rozā toni. Zaļi zied hortenzijas, cik sen viņas ir? Viņas Latvijā ir apmēram 2 gadu tikai. Pagājušajā gadā Varšavas izstādē viņu... Ka tā bija tāda sensācija, vai ne? Jau tas tā nav sensācija, bet viņa bija kā jaunums. Vēl viena tāda šķirne, kas ir, viņa ir ar savu mīnusiņu, ir šķirne Bombshell. Bombshell ir ļoti agri plaukstoša. Ziedballes nav ļoti lielas, smalkas tādas, apmēram, tur, teiksim, 20 cm diametrā, bet ļoti bagātīgi, dzinamīgi patievi. Tas ir bijis mīnusiņš. Ja lietus līst, tad ziediņi tāpat kā, teiksim, skarainai noliecās, bet pēc tam atkal uzceļās augšā. Lūzuši viņi tā parasti nav, bet zied vienkārši bagātīgi. Un sākumā arī viegli zaļam, bet tam balta. Balta, vienīgais pēckrāsa, nekāda tāda īpaša. Un Limelight. Limelight tā ir jau tradicionāla. Vienīgais, kas ir Limelight, ir liela auguma, 2,5 apmēram metru augsts, ļoti spēcīgs zarojums, stingri kāti, ļoti stingras ziedballes. Tā kā visām hortenzijām ļoti svarīgi, lai būtu laba barošana, laba augsne. Tas ir trūdvielām bagāta augsne, minerāla barības vielas. Tas ir, apmēram, es vienmēr saku, vismaz 1,5 līdz 2 reizes vairāk nekā jebkuram krūmam jūs liekot. Hortenzijai netaupām. Un hortenzijām, ja mēs liekam pavasarī, un daudziem krūmiem arī pietiek pavasarī, tad hortenzijām vienmēr būtu labi, kad ap jāņiem pirms ziedēšanas jau sagatavot, jo zied patērē nenormāli daudz. Un tieši komplekss mēslojums, kuras mikroelementi satur. Tas ir ļoti būtiski arī ziedēšanai, lai dabūtu šo bagāto ziedēšanu. Ja ir organika, komposts arī, es domāju, sliekas zemes jājauc kopā, ja tās ir ļoti labs trūcis, jājauc kopā ar kūdru. Skāpu kūdru, lai dabūtu pH līmeni, jo tas sliekas zemes paceļ ļoti augstu pH līmeni, līdz ar to ziedēšanas tāda krāsa būs netik spilgta. Jo skatītāji hortenzija mums ir viens no nedaudziem augiem, kuriem patīk krāšņi ziedēt, bet arī patīk skāba augsne, līdzīgi kā rododendriem. Viņi var augt arī, teiksim, vājas skābās un pat bāziskās augsnēs, bet, teiksim, tā intensīvi izdalās šī krāsa, tāds spilgti toņi, izdalās tieši skābās. Un, teiksim, tās, kas tev, teiksim, cepurē iespraust, tā ir... Kaut kas arī ir iesprausts. Jā, tur ir ļoti skaista, tā ir robainā hortenzija un blue bird. Viņa noteikti augusi ir skābākā vidē, un šogad, piemēram, izceļās ļoti ar to savu zilo krāsu. Parasti viņi ir rozā. Bieži vien mēs arī pūdos nesaucam. Saimniece bija uzbērusi daudz skāba kūdru, un tāpēc viņa šogad ir zila, pirms tam bija rozā. Hortenzijas nevar apskatīties vienā dienā. Viņas jāskatās ir... Tāpat kā rododendri ilgi. Jā, tieši tā, jo viņa tā pēcziedēšana ir tā spilgtākā un būtībā varbūt tā, kas vairāk uzrunā. Tāpēc mēs pat 2 nedēļas varēs apskatīties, jebkurš kā izskatās un ieraudzīt varbūt savu to mīļāko hortenziju. Tāpēc, ka, diemžēl, Latvijā nemaz nav tik daudz vietas, kur var apskatīties vienu vietu, tik daudz. Un tas ir tas lielais fantoms, ja? Tas viens no taviem iecienītajiem hortenziju krūmiem. Jā, fantoms, jūs jau redzat, cik viņas ir liels, un būtībā tas nav ilgaudzis. Iestādīts apmēram 3 gadus atpakaļ. Un stādiņš varbūt nebija liels. Ziedu balvas ļoti bagātīgs, un viņas seksu naužu varbūt tas pats labākais brīdis, viņam vēl būs tā kā caurspīdīgi tie ziedi, un tas vienkārši ļoti fascinējuši. Arī smagais lietus bijis vakarēn, stāv tāpatās. Jā, pilnīgi nevainas. Un te ir viena tāpat greitstāre, kas
kas ir no savdabīgo ziedu. Lielā zvaigzne, ja? Lielā zvaigzne, viņa arī tas augums jau ir jau sasniedzis metrs 70. Pat vec 3 gadi, ja, tu saki? Nu jā, tas salīdzina pieaugumu, bet ne, šeit viņi ir, tur var salīdzināt, teiksim, šeit viņi ir ļoti labi ielabot zemi, līdz ar to viņi parāda savu krāšņumu. Ja būs zeme ļoti vāja, tad tas ziedīgs būs necilāks un tas krāšņums būs daudz mazāk. Kādā zemē tad stādīt? Ja jūs gribat šitādus lielus krūmus, tad noteikti vajadzētu sagatavot bedri kārtīgi izrakt, salīdz ar kompostu zemi. Tur nav obligāti, ka jāliek tur kaut kāda noteikti melnzeme, tur varbūt viss nezāļu komposts likt iekšā. Viss, kas ir organikā sadalījušies, patīk. Veci kūtsmēsli? Jā, kūtsmēsli arī, jā, protams, labi iejaukt kūtsmēsli, pielikt klāt kompensācijai skābu svagnu kūdri, lai dabūtu to pH līmeni, jo kūtsmēsli paceļ sārmainu vidi, un tas hortenzijām dažreiz ir veidojis tādu klorozu uz lapām. To uzreiz lapas parādīs. Lapām jābūt košas, tādām zaļām. Mēs izrokam tos 40 centimetrus, ja mums ir smilšaina augsne. Ieliekam kārtīgu smagu barības vielām bagātu augsni, lai jaucam tie kūtsmēsli, vai vecs nezāļu komposts, vai arī kūdru piejaucam klāt. Tas viss noderēs. Un tas ir kaut kāds tur puskups mums ir uz to krūmu, un tad mēs būsim mierīgi tos 10 vai pat 20 gadus. Tā ir tā attieksme, ko mēs... Tieši tā, tad mēs dabūsim to prieku atpakaļ daudz gadus. Un mālainā zemē ir plus tas, ka mālzeme ļoti labi mitrumu notur. Un viss hortenzijas, ko mēs stādījām mālzemē speciāli eksperimentējot, viņas aug ļoti labi un tik daudz, ka mālam kādreiz ir kā, kurai augsnē ir citreiz to pH līmeni, mēs pie kūdri pielikam klāt, lai dabūtu tos rozā toņus vai pinki to sarkano tonu, ko visiem ļoti patīk. Tad speciāli likām kūdri klāt. Rododendri neaug mālā, bet hortenzijas nav tas augs, kurš neaug mālā, vai ne? Patīk, jā, viņam patīk. Visa vidzeme ir pilna ar skaistām hortenzijām, vai ne? Varētu būt. Varētu būt, nevis bijis. Jāizbrauc. Hortenzijas ir, bet šķirņu vēl ir maz, jā. Un tas ir ne tikai Latvijā, tas ir arī Lietuvā, tas ir pat Igaunijā, jo šis jaunās šķirnes ienāk tikai pēdējos gadus tā ļoti intensīvi. Mēs parasti nākam ciemos ar svaigi plūktām hortenzijām. Līdz ar to šie ir ne tikai kā ziedi, bet arī ļoti skaisti tiek pārnēsāti ļoti skaisti spraudenīši. Būtībā labs sākums jaunai hortenzijai. Bet es vienkāršāk parādīšu. Ideja tāda, ka tikai skaisti griezam. Mēs parasti to darām ar žileti, nogriežam šo te maliņu. Tas jau būs lasāks, mēs nepaņem. Tas bija tas. Viņš arī pietiekami mazs ir. Bet šitas pilnīgi pietiekami, lai izveidot spraudeni. Atstāja apmēram 10 cm garumā, lai paliek snaudu pumpuri. Lapiņas var saīsināt uz pusi. Un lai vienkārši netransferē tik daudz. Un iespraust augsnē, būtībā viņi var spraust smiltīs, var spraust kūdrā. Mēs viņu spraužam perlīts un kūdras maisīm 50% un apsekņotam 2 mēnešu laikā zaļo spraudeni. Bet, ja tas ir, jums nav tāds labi vēlīgi apstākļi, jūs vienkārši pavasarī ir bez lapām, pavasarī tas ir, griež tādu pašu, tad droši vien ciemos nenāk, bet kaimiņam jau ir noskatīts, kur ir labākais nogriež šāds spraudeni, iesprauž zemē, burciņu virsū, teiksim, podā, māla podā, kas elpo, kūdru, vai es sekoju pat arī skalot grantu, iesprauž burciņu virsū un būtībā kaut kāds 2 mēnešu laikā apsekņot un dabūt sev jaunu šķirnīti. Un te vienīgais ir pamēģināt. Tur nav nekādas speciālie norādījumi, nekādas speciālie stimulātori nav vajadzīgi. Vienkārši vajag pamēģināt. Un tie, kas ir pamēģinājuši, sapratuši, ka tas ir ļoti vienkārši. Skatītāji tagad nāks pie jums ciemos galvenais uzreiz, ja jums atnāk tagad ciemos ar hortenzijām, ka viņš uzreiz nenogriezt un nepaņem spraudeņus. Pagaidām, lai dažas dienas vāzē pazied. Par to, kā vāzē labāk, tur arī dažādi triki ar to karstu ūdeni un katru dienu, ka maina, un tad griež kātus īsākus un īsākus. Kā tev? Padomu skatītājiem. Ļoti daudz ir izmantots tieši uz kāzām, mašīnu noformēšanai. Ir taisīt arī kā pušti, līgo pušti. Un vāzēs ļoti labi, kā noformējums ir. Mums ir tie kāzi noformētāji, reizēm lūdzu izlīdzēt ar ziediem. Un jāsaka, ļoti eleganti izskatās.